Iesim pa tiltu, kas mūs aizvedīs no Meksikas līdz Itālijai. Vienojoši būs viens produkts. Itāļi, protams, nezina, ka tā būs, bet mēs, teiksim, apšmauksim viņus, ja, un visi brīnīsies, kā tā. Mēs taisīsim meksikāņu ēdienus nachos grande. Varbūt nevajag tagad ļurināt, ja, varbūt vajag maisiņu izņemt. Ko? Nu, lūk, mūsu ūsainais draudziņš atkal ir klāt. Cel ārā un skatīsimies, kas tur iekšā. Tās atkal tortilla. Tie ir tortilla čipši, kausētais siers, malta gaļa, dasa, paprika, tomāti, ķiploki. Tas arī viss? Nē, vēl siers. Tātad jautājums, kas tas būs? Kāds sakars Itālijai ar šiem visiem meksikāņu produktiem? Itāļi arī par to brīnā. Tad mēs taisīsim picu bez miltiem no tortillas. Un tad, kad mēs viņu pagaršosim, iedosim kādam citam pagaršosim, neviens nevarēs pateikt, ka tā nav mīkla un kā pica, bet ka tā ir no tortillas. Un taisīsim ēdienu, kas saucās nachos grande. Tāda ļoti tradicionāla meksikāņu uzkoda pie alus, bet viņi arī ir diezgan sātīgi un viņi var būt kā pamatēdiens. Nomizo tagad... Ar dārzeņu mazgāšanu. Nomizo, ne, bet atkal nomazgā. Nomizo ķiploku un nomazgā dārzeņu. Pa to laiku ieslēdzu pannu. Mums ir maltā gaļa. Taisīsim mēs paralēli labas lietas, ja? Parādīšu, kā tu teici, ka tev pagājušā raidījumā tu teici, ka tev to organizācija darba ir bet laika plānošana. Jā. Mēģināsim saplānot tā, lai abas lietas būtu vienlaicīgi, jo abas ir siltas lietas, ja? Abām mums vajadzēs izmantot cepeškrāsni. Cepeškrāsni mēs esam ieslēguši 200 grādiem. Uz karstas pannas liekam malto gaļu bez augus. Mēs neliksim klāt, lai viņš ir liesāks, ja? Tur tāpatās peļņā kaut kāda tauka ir, viņš lēnā garās izdalīsies. Mums neko daudz nevajag, mums vajag tikai apcept malto gaļu, pat cik gaļa ir malta, viņi apcepsies ļoti ātri, pieliksim ķiploku un pieliksim garšvielu klāt. Tas arī viss. Priekš nachos grande tas būs. Paralēli ieslēdzam otru pannu, kur mēs apbrūnināsim tortillas. Taisīsimies divas picas, vienu ar desu, otru veģetāro, ja? Tā kā tad es apbrūninātu 4 tās tortillas. Arī bez taukiem, vienkārši karstā pannā čik un nepārturēt. Tā, to nomazgāju, šitas cepās. Pannas tik lielas, lai uz visas tortillas apbrūninātu. Nav, tagad mums pa vienai ātri. Papriku mums vajag sasmalcināt smalki mazos kubiņos. Parādīšu, mēram kā. Un toreiz to izdarīt. Griežam salmiņos. Picas pamatni redzi, kā mums vairāk ar nevajag, jo viņi sāk pūsties no otras puses. Ja? Noliekam blakus. Ņemam nākošo. Pa to laiku. Nedaudz kausēto sieru iesmērēšu iekšā, lai mums picas tās tortillas turās kopā un veidojot biezāk, visam kā pamatnīt. Ja, jo vienu tortillu, ja jūs ieliksiet, būs pa plānu, ja, viņi paliks mitra un juks ārā. Šīs ir mazās tortillas, bet ja lielāki ceļš, tas ir svarīgi. Ja. Tā to laiku tad maltā gaļa maltās gaļas sāk izdalīties tauki, bet arī pavisam mazi, tā ir liesa gaļiņa. Izmantot labāk, es ieteiktu lielopu gaļu, ja viņa ir liesāka. Un tagad arī mūsdienās daudz jau cūgaļu neēd, kaut gan, lai ar latviešu ir tādu cūkēdāju.
Pievienosim garšvielas lielopu gaļai bez sāls. Baigi tur pārsāpēt, teiksim, sāli arī nevajag likt klāt, jo tur būs Daudz sastāvdaļu. daudz sastāvdaļas, būs kausētais siers. Lūk, tā tortilla jau arī ir. Kausētais siers, kas jau ir sāļš, ja nevajag ar sāli pārspīlēt, kā es katru reizi saku. Tā. Ķiplociņu uzrīvēs. Turpat pannā nav jātērē, jāsmērē citu trauku. Man patīk ķiplo krīvēt, nevis spiest, tāpēc, kad spiežot tur izdalās sula un pārējais viss paliek ķiploks pēdējā šeit. Viss gan sula, gan pats ķiploks ir pannā, tikai viņš ir sasmalcināts. Un liekam virsū. Pa viens varētu padot pannu. Lācam šeit. Viena pica jau būs gatava tuņā. Uzmanīgi arī, jo viņa ir karsta. Liekam mērci. Vienkāršāko tomātu mērci. Vēl ideāli, protams, ja ir tomātu laiks, mēs mājās taisīsim, bet tā kā būs tomātu laiks, mēs arī uztaisīsim. Jo itāļi paši taisa tikai tomāti, baziliku, nekas vairāk principā. Tomātu pastu arī izmantot? Tomātu pastu, jā, bet no tomātu pastas vajag uztaisīt mērci. Ar pašu tomātu pastu tur tā nevajag likt virsū. Tomātu pasta ir koncentrēta tomāti, ja, kurus vajag atšķēdīt, vai priekš zupas vai priekš mērci. Pārsāpēt nevajag. Viņš patīk viena. Ēdam, ka viņai nav jābūt te picē, nav mīklē, teiksim, nav jāpaliek slapjē, ja? Viņa vienkārši jāpārklāj vienmēr. Jo, ja pat rāku ir, tad viņa necepās vairāk, viņa sautē. Tā sarīvēs sieru, rupas rīvus. Tas foršāk, protams, itāļi izmanto pārsvaru. Mozzarellas sieru, man arī ļoti patīk mozzarellas sieru. Mēs, kā teikt, rīkojamies ekonomiskāk. Un liekam jebkuru Krievijas čedars tipu sieru. Ja jums ir vairāk, teiksim, mājās, tur ir, kā parasti ir siera gabaliņš paliek. Viens maziņš gabaliņš, otrs paliek sakalst, ja. Viņš visu var sarīvēt, uztaisīt tādu, teiksim, 4-5 veidu sieru, vai tas būs ar Dor Blue, vienalga kāds. Māma vai tēti varbūt ēd kaut kādas tur dārgākas un ekskluzīvākām garšām sieras. Un bērniem nedod. Un bērniem nedod, bet pēc tam paši aizmirst pēc ballītes, un viņš tur paliek tur 30 gramu. Visu var sarīvēt kopā un uztaisīt, uzbērt tikai, teiksim, no dažādas sieras, un pat vairāk neko vispār. Siera picu uztaisīt no dažādām garšām, ļoti garšīgi arī būs. Pat raku nevajag, nevajag arī, protams, ekonomēt sieru. Ja? Tas sieras tomēr ir viens no svarīgākajām picas sastāvdaļām. Pārgriezīsim uz pusēm. Uz vienas liksim tikai desu, ja? Un vienu uztaisīsim veģetāru. Mīziņu noņemsim nost. Desa, cieta žāvēta desa ir vislabākā, ja viņa ir koncentrētāka, viņai garša ir. Jau vispār pa desu var nosaukt, ka viņa ir laba. Ja? Te varētu arī, pieņemsim, likt bišķi filētu čapu virsū, jebko. Tas, kā zināms, picai, ko likt virsū, tas, ko grib, to likt. Kas ir leduskapī, ja? Ja nav kaut kā īpaši, ja, teiksim. Var, teiksim, nezinu, cēņu mērķi paliek, ja? Var cēņu mērķi arī uzlikt virsū, ja? Ka viņi jau tā palikus leduskapī. Kārtosim pēc desiņa. Cik šī tomēr ir desu pica nosauksim viņa tā, ja. Par to pārējo baigi pārstāpēt nevajag, bet uzbērt, šeit mums ir brušets garšvielas, tas ir itāļu garšvielas, ko ber uz grauzdētām maizītēm. Un pirms, cik garšaugi ir kaltēti, ja,
karstumā viņi atdzīvosies un no tā, kas sieras izdalīs traknumu, ļoti labi smaržo. Mēs uzbaram otrai arī to pašu virsū, jo tad būs veģetā, tepat varētu teikt, ka vairāk to varat tieši tā, jā. Šeit mēs uzbaram papriku jau vairāk. Tomāti, tāpat tās var sakot. Protams, Itālijā neviens nesapratīs, īpaši, ja tu marinēts gurķis likt, bet var likt sēnes, olīvas var likt. Šis ir gatavs, lai liktu uz atkal minūtēm 5 cepškrāsnī. Nachos grande. Grandios nosaukums. Nachos jau tie čipsi. Šis ir cepama papīrs, ja? Papīrs, kas iztur karstumu, nelaiž īsti taukus cauri. Tas ideālākais ir šitāds, te ir caurduris latviešu valodā. Tur pieliekam viņš tā iekšā. Viņš arī ir pozitīvi tas, ka viņi var skaislīdīgi tur veidot. Tā. Tagad kārtosim kārtām. Čipsi. Atkal, kā jebkurš, tas nav tiramisu, kur ir, kaut gan arī tiramisu ir tagad noteikums, visi ir nospļaušies un dara kā grib. Šis ir kausētais sieras. Kausētais sieru mēs varētu uzlikt nedaudz uz maiga, lai viņš paliek šķidrāts. Ja? Tā te uzbaram virsū papriku, tomātus, malto gaļu apcepu. Burtiski ļoti ātri viņš paliek šķidrs. Vajag tas aizrauties to sieru. Nevajag viņš tā, lai katrā kārtā viņš pa bišķiņam ir. Atkal gaļu. Paprika, tomāts, sāli neliekam, sieras sāļ. Atkal sieru. Jā, vēl viena kārta būs nav. Baigi mūsu slapi viņi nevajag taisīt, jo lai tie čipsi nepaliek slapi, bet karstumā viņi atkal nepatiek. Visu gaļiņu, tikko kā viņš nestāv, tā viņš paliek biezās. Redzēju? Un noslēguma kārta, tagad mums ir pīvētais siers, kas paliek mums pāri višķiņu no pitas. Mēs speciāli atmējam višķiņu savādāk konsistenci, jo kausēto sieru savādāk gatavojam kā parasto sieru. Un atlikušo sieru. Liekam iekšā. No sākuma ieliksim apakšā, krāsnes apakšā čipšus, augšā picu. 200 grādi. Apmēram 4-5 minūtes, kā kura krāsne. Čipši. Pica. Ņemsim ārā no sākuma picu. Kāds teiks, ka te ir kaut kas piededzis? Tā nav taisnība. Tā nav taisnība tiešām, tāpēc, ka tā ir mērce vienkārši, kas ir karamelizējusies. Un picu, kā izņem no krāsnes ārā, uzreiz nevajadzētu ēst. Tāpat kā visam bišķiņi jāatpūšās. Cilvēki, kas nav... Jā, tāpēc, ka viņi ir karsti bišķiņi, lai viņi sajiet, nokrītās, bišķi pierod pie temperatūras, kāda atrodas vidē. Griezt arī principā vajadzētu
vēlāk, bet nu, mēs griezīsim tagad līdz načus mums palika vēl iekšā krāsnī, bet viņš arī pinīts vajag gatavs. Viņam nekas nenotiks, viņš ir apakšā. Var izdarīt tā, ko darīt itāļi, lai mēs noteikti. Apsmērēt nav. Nu, principā nedaudz olīveļu. Olīveļu tagad karstumā arī apdzīvosies un arī iedos olīveļas smaržu. Var arī vēl uzbērt pa virsu. Ir tādi zāles, visādas kaltētās. Lai pagatavotu šo ēdienu, nepieciešams iegādāties šādus produktus – tortiljas, načus čipsus, malto gaļu, kausēto sieru, desu, papriku, sieru, tomātus un ķiplokus. Šodien pie Jāņa pavārskolā iemācījos pagatavot atkal ātrus un vienkāršus ēdienus. Izrādās, ka mājās ļoti noderīgi, kad ir tortilja, jo var pagatavot gan picu, gan burritos, jebko, un tiešām ātri. Izrādās, picu var uzcept arī 10 minūtēs. Tā kā labu apetīti!